Dienu vēlāk Biķerniekos pulcējās vasaras sprinta čempionāta dalībnieki, šoreiz mērojot šī motorsporta kompleksa kartinga trasi. Ieskaitē ar motoru tilpumu līdz 1,8 litriem, gan šīs sezonas pirmais numurs bija zināms. Čempionu titulu te priekšlaiks bija nodrošinājis Imants Firsts, sudraba liktenis gan tika dalīts, un to ar uzvaru Biķerniekos guva Modris Žentiņš. Pirmajā braucienā viņš gan otrais. Pirmais ir tā, bišķiņ jau mācījos, čamdījos, taustījos, un īstenībā man pirms sacīkstes jau kloģis ātrumu, kloģis nolūza, vai ne, un tad es tur tā uzmanīgi gar viņu tur rīkojos. Bet, kad jau redzēju, ka jau jāspiež, tad otrajā tad jau gāja uz visu, tad arī spied, cik varēja. Starp citu, lielisku pakaļdzīšanos Žentiņam veids pats čempions. Viņš šajā sacīkstē otrajā vietā, tieši pēdējā iebraucienā uzstādot savus labākos apļu laikus. Otro it kā nobrauc tīri, bet tāpat mazliet pa īsu. Žentiņš šajā trasē ļoti ātrs vienmēr bijis un progresē. Kaut gan, nemelo man, varbūt taktiski izspēlējāt, tā teikt, lai lielos punktus savāc Andris? Viņam tāpat tās nepietika, tā kā, centāmies visi, cik varējām. Patiesi, kā vērā ņemam konkurentu pārējiem, sev pieteica Firsta autopārnieks Andris Slišāns. Ja otrajā braucienā, kā zināms, labākais bija Žentiņš, tad pirmajā Slišāns. Izrādās, Andrim mērķis bijis augstāks. Tā kļūda nebija. Man vienkārši nesanāca uzvarēt, kas bija mans vienīgais rezultāts, kas man dotu 3. vietu kofertējumā. Varbūt par sarežģītu trasi? Trasa man patika. Diezgan ātra, ar 3. ātrumu attāliek, kas šajā trasē visvairāk vajadzēja braukt. Ieskaitē ar dzinēju tilpumu līdz 2,5 litriem nevienam neizdevās pārspēt Vilni Haferbergu. Viņš ar citu palienētu auto aizdīja savu labāko sacīksti šogad. Pats uzvarētājs gan to neatzīst. Tā jau tāda, ka visu laiku izspolēja un trajektoriju baigi zaudēja. Gandrīz ātrāk varētu nobraukt, ja nebūtu tā jauda tik liela. Jo tagad sanāk, tu uzmini bišķiņu un tu jau esi ārpus trajektorijas. Baigi visu laiku gāzes pedāls, tā kā ar mazu bērnu. Ja runājam par cīņām attiecībā uz čempionu titulu, tad te cerības apstrīdēt sezonā valdošā Jāņa Ivanovska pozīcijas saglabāja vien ar šo pašu autobraucošais Aigars Tīdmanis. Tiesa Ivanovskim bija jāizstājas, lai Tīdmanis būtu čempions. Taču tā kā Jānis pirmo braucienu nofinišēja, Aigaram bija jau citi mērķi. Mēs šodien braucām ar pēdējām riepām, kas palikušas, un tad pirmais brauciens tīri tikt braukts tāds treniņu nolūkos, lai saprastu priekš 20. datumu, kad būs supersprints, lai patrenētos, jo mums vasaras sprintā šodien neizšķīrās pilnīgi nekas nevienam. Līdz ar to viss vietas jau bija sadalīts pirms tam, līdz ar to varēja atļauties brīvi braukt kā grib, un tad mēs tā baigi neiespringām. Tagad saprotams, kāpēc Tīdmanis finišēja tikai soli no goda piedestāla. 3. te Māris Druva, 2. jauniesvēdītais čempions. Te jau esam reiz te atbraukuši, tad jau katrs daram un rādam, ko mākam. Tā kā nevarētu teikt, ka necīnījāmies un ka tas bija tā kā kaut kāda stratēģija vai kā tam līdzīgi. Izdarījām maksimāli, ko varējām. Jā, un Haferbergs priekšā. Izskatījās arī, kad labi nobrauc kopumā, plus mašīna gāja. Nebija mums, ko viņam likt pretī šodien. Īsten cīņas sparu parādīja arī Aivars Ezeriņš no ieskaits ar motoru tilpumu virs 2,5 litriem. Mērķēts jau tika uz goda piedestālu, un pēc pirmā brauciena Ezeriņš 4. sekundi aiz Jūrija Jefhutas. Pirmais bija Jefhuta tā kā priekšā, bet stūres pastiprinātāja iepiģināja eļu, jo tur stūri raustījās, bišķi nevarēja normāli pabraukt uz otro, viss ok un viss labi. Nē, mazāka kļūda. Otrajā braucienā nebija, viss ok, viss kārtībā, bet mums ir 2 meistari, kas tomēr iet pa priekšu. Ezeriņš gūja 3. vietu, lai gan šogad nespēja iejaukties ierastajā duelī. Andris Slava pret Danielu Balto. Šoreiz 2. vietu ieņēma jau Smiltenē, priekšlaiks pret čempionu kļuvušais Slava. Tā kā Smiltenē čempionāta tituls bija izcīnīts, tad šito gonku varbūt arī nevajadzēja varbūt visam izlikties un arī ne jau vienmēr tu varbūt pirmais, kādreiz arī jāmāk arī zaudēt. 2. braucienā varēja sapūst vaigos. Tu zini, 3 sekundes atvinēt 5 apļos, tas īsti vairs tā kā nav pa spēkam. Nopratāt cerības uz 1. vietu nevienam neatstāja Daniels Baltais. Uzvarot gan čempionāti ieskaitē ar ielas riepām, gan kausa ieskaitē ar sliku riepām. Šādi godam nopelnīts sudrabs sezonā. Sakārtojās, beidzot pēdējā posmā.
Jā, sakārtojās. Nē, nu, jau gribējās pagājušajā sezonā abās klasēs vinēt. Nu, beidzamajā gonkā biķerniekos, kas bija. Tagad, jā, nu, tā kā var pielikt punktu šim pasākumam.